Reiz es domāju, ka esmu Harija Stēla labākā draudzene. Kad man bija 15 gadi, online chat platformā es iepazinos ar pašu Hariju Stēlu. Mēs runājām katru dienu, es stāstīju visu kaut ko par sevi, kur es mācos, kur es dzīvoju, bet atpakaļ viņš man nekad neko nestāstīja. Man likās, tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, ka tāda līmeņa slavenība, gan jau, ka viņš zina, ka es visu par viņu jau zinu. Viņš piedāvāja man un maniem draugiem VIP biļetes uz Oslo koncertu. Un šis bija pārāk labs piedāvājums, lai atteiktu. Un es, protams, piekritu iekļūt VIP sarakstā uz One Direction koncertu. Un visu, ko vajadzēja, vienkārši kaut kādus savus personīgos datus aizsūtīt. Un man likās, ka tas ir vienkārši tāpēc, lai mani oficiāli varētu ielikt sarakstā. Man nebija iemesla viņam neticēt, jo tas ir Harijs Stēls. Un dažas nedēļas vēlāk pienāk arī koncerta diena, un mēs, protams, visi laimīgi lidojam uz Oslo. Un šeit arī ielikšu mūsu bildi ar Hariju. Protams, ka nekāds koncerts un nekāds Harijs Stēls man tur nerakstīja, taču mani dati tagad ir sveša cilvēka rokās. Jā, šis stāsts ir pilnībā izdomāts, jā, tāda esmu fantazētāja. Bet, lai šī nekļūtu par tavu realitāti, iesaku savus datus internetā nevienam tālāk neizplatīt. Pirms tu dalies ar saviem datiem, padomā, vai tiešām šim cilvēkam, pat ja tas ir Harijs Stēls, tava informācija ir nepieciešama. Un vai tu esi pārliecināts, ka tavi dati netiks ļaunprātīgi izmantoti? Un atceries, par nekādu naudu, balvām vai pat VIP biļetēm uz One Direction koncertu nevar nopirkt tavus datus.